Čau visiem! Mani sauc Sofija Lukjanska. Prieks jūs visus redzēt Drogas YouTube kanālā. Un šodien es vēlos jūs iepazīstināt ar jauno līniju, kas domāta speciāli ziemai. Es runāju tagad par matu kopšanu. Tātad šis ir šampūns un kondicionieris Schwarzkopf. Šajā līnijā ir arī kondicionieris, kuru var lietot uz mitriem matiem. Pēc mazgāšanas tas bišķīt ietaupa laiku. Tāds ekspres kondicionieris. Protams, kā jau jebkurā līnijā ir arī matu maska, kuru nevar lietot katru reizi, kad tu mazgā matus, bet aptuveni vienu reizi nedēļā būs ok. Šodien es viņu arī izmēģināšu, jo es sen nebiju likusi nekādu masku. Un beigās, kad jau ir mati ieveidoti un izžāvēti un sausi, tad es pielieku vai nu eļļiņu, vai nu nelieku neko, jo nevienmēr vajag likt kaut ko obligāti pēc matu izžāvēšanas, lai nepārpildītu matu pašu. To man iemācīja mana friziere Diana Peyton, es to atceros un jums arī iesaku. Kamēr es mazgāšos, es izmantošu vēl dušas želeju Fām. Man ļoti iepatikās šī smarža ar makadāmijas eļļu. Es agrāk izmantoju priekš matiem arī tādu smaržu vienai līnijai. Tāpēc, jā, es zinu, kā smaržo makadāmijas riekstu eļļa. Tas ir kaut kas fantastisks. Tagad es iešu mazgāt matus, ieveidošu, parādīšu jums, kā mani mati izskatās pēc šiem produktiem un kopā skatīsimies, kāds būs rezultāts. Esmu atgriezusies, esmu izmazgājusi, izžāvējusi un ieveidojusi matus. Manuprāt, esmu ar izlaistiem matiem pavisam cits cilvēks nekā ar copi, bet vēlos jums ieteikt 3 ieteikumus, kurus man arī ieteica mana friziere, kamēr mazgāju matus. Pirmais ir mazgāt matus pēc iespējas augstākā ūdenī. Karstu ūdeni mūsu mati nemīl. Otrais ieteikums ir mazgāt matus nevis pāri galvai, bet no augšas, un kad duša iet no aizmuguras, un mati tādā veidā 100 reizes netiek pārmesti pāri, un gan aug, gan tiek mazgāti pareizajā virzienā, teiksim tā. Un trešais ieteikums ir neķemmēt slapjus matus ar ķemmi. Šo ieteikumu es, diemžēl, neklausu, man nesanāk bez ķemmes, bet jā, tas ir tiešām arī labs ieteikums, pie kura man pašai arī ir jāpiestrādā un jāiemācās neķemmēt matus. Runājot par pašiem šampūniem un kondicionieru, man ļoti patika paši produkti. Tie smaržo vienkārši fantastiski, es biju gatava vienkārši apēst tos produktus, goda vērts. Ar viņiem ļoti patīkami mazgāt matus, ļoti labi putojās un vienkārši mīksta, maiga, forša, patīkama sajūta. Kāpēc es ziemā izmantoju specializētus produktus? Tāpēc, ka tajos ir vielas, kas palīdz pret elektrizēšanos. Tas ir ļoti svarīgi, jo man ļoti nepatīk, kad elektrizējās mati. Vienkārši briesmīga sajūta. Un, protams, ir daudzas citas vielas, kas palīdz matus uzturēt labā kvalitātē, labā stāvoklī. Mūsu ziemas apstākļos, jebkuras citas ziemas apstākļos, tāpēc jā, es iesaku jums palasīt, paskatīties, pamēģināt. Noteikti ir vērts pamēģināt. Es jums iepriekš rādīju vēl arī dušas želeju, arī ļoti, ļoti fantastisks produkts. Par smaržu es jums neko neteikšu. Jūs paši visu sapratīsiet, kad paši pasmaržosiet, noteikti iesaku. Un runājot par eļļu, es pavisam nedaudz ieliku matos, jo, kā jau teicu, nedrīkst nekādā gadījumā pārspīlēt ar tādu produktu, un ir ļoti uzmanīgi jāskatās uz konsistenci, jo maniem matiem der tikai tāda viegla eļļiņa, tam sajūsam, teikšu godīgi, bišķīt tā eļļa ir tāda, kā eļļa un nedaudz taukaina, tāpēc pavisam minimāli šo produktu es uzliku, lai noņemtu pūku. Tiem, kuriem nav laika, piemēram, mazgāt kopā ar masku un kondicionieri, tad ļoti lieliska iespēja ir izmantot ekspres kondicionieri, arī ļoti maigs, foršs un viegls produkts pūšās uz matiem, un viss nav jāskalo ārā, var vienkārši žāvēt, un viss ir gatavs. Jā, es tādā veidā jums pastāstīju par savu matu līniju, matu kopšanu.
ziemas laikā. Jūs varat redzēt, kā man izskatās mati pēc ieveidošanas. Starp citu, pirmo reizi es mazgāju matus pēc friziera apmeklējuma. Man ir jauns griezums, nevaru bišķīt pierast, bet man pašai ļoti patīk. Un es baidījos, ka man nesanāks ieveidot, bet laikam sanāca. Jā. Tā kā priekš manis tāds eksperimenta dienas šodien bija ieveidošanas ziņā. Liels paldies, ka noskatījāties šo video. Liekat like, subscribe un tiekamies nākamajos drogas video. Atā!